Alūksnes novadā sāk īstenot projektu Garšas pietur laukos, kas paredz jauniešu izbraukumus pie vietējiem zemniekiem, kuri ražo pienu, gaļu, dārzeņus, ogas, medu un labību, kā arī audzē zivju mazuļus. Projekts balstīts uz ideju attīstīt jauniešu dzīves prasmes, mācīt gatavot, sadarboties un iepazīt vietējo kultūru. Šis projekts ļauj jauniešiem mācīties caur praktisku pieredzi. Es pati esmu lauku cilvēks. Es ļoti mīlu cilvēkus, kuri saimnieko laukos. Man tas ļoti patīk, es ļoti to novērtēju. Man šķiet, ka šo cilvēku kļūst arvien mazāk. Un tādēļ ir būtiski viņus pacelt saulītē, arī bērniem redzēt, kā var laukos saimniekot un kā var dzīvot laukos, un ka tas ir pavisam skaisti. Par pirmo projektu pieturu kļuvis Silinieku Dzirnavas Alūksnes novada Pēdedzes pagastā, kur jauniešu ciemos uzņēmis saimnieks Armands Roze. Tā galvenā doma jau ir bērniem, jauniešiem parādīt kaut kādas tādas, varbūt senas aizmirstas zivju pagatavošanas metodas, iepazīstināt viņus ar to, kā cilvēki varbūt senatnē gatavoja zivis un ka viņas arī ir tās senāk gatavotās zivis ir ļoti garšīgas. Jā, viņas mēdz būt arī tādas ļoti interesantas tajā garšā, tādas sen aizmirstas garšas, es teiktu. Un tas mērķis ir parādīt, ka to visu var darīt brīvā dabā, bez tādiem, kā lai pasaka, moderniem līdzekļiem, bez lieliem ieguldījumiem. Un viens no tādiem foršiem veidiem ir zivju žāvēšana, vītināšana. Un ne tikai, kā mēs esam pieraduši, tur kaut kādas vobliņas vītināt, bet tieši, ka var arī foreli vītināt. Šāda praktiska darbošanās un pieredzes apmaiņa ļauj jauniešiem iegūt prasmes, kas viņiem nākotnē var būt liels atbalsts. Jaunieši ir tādi tā kā mazas atvērtas grāmatiņas, un tu nekad nezini, kas viņu prātos iesēžās un kad tas izšaus kaut kad nākotnē. Tā, man liekas, ir tā galvenā ideja vispār šādiem pasākumiem. Radīt tādas alternatīvas iespējas bērniem, ka var arī šādi, ne tikai aiziet uz maksu burgeru kaut kādu tur, bet ka var arī šādi darboties. Un ka tas ir daudz foršāk, patīkamāk, ir aktīvi, viņi kaut ko jaunu uzzina, viņi paši iet lasīt lakšus, viņi iet paši griezt upeņu zarus, viņš pats iet uz koku pakaļ pēc bērsulām. Viņš var arī to bērsulu uztaisīt mājās, tai tukšajā pudelē ielikt to zariņu, citroniņu un uztaisīt mājās sev garšīgāku dzērienu nekā tas veikala dzēriens. Turklāt katru reizi pievienosies arī kāds pazīstams šefpavārs, kas gatavos ēdienus no saimniecībā iegūtajiem produktiem. Tas ļaus jauniešiem praktiski piedzīvot pārtikas ceļu no lauka vai dabas līdz pat šķīvim. Un šoreiz galdā tika celta pašu gatavota zivju zupa. Manuprāt, ļoti foršs projekts, ka redzam, bērni ir ļoti interesēti līdzdarboties. Es nespēju visiem izskraidīt līdzi, jo viens jau pabeidz darbu, var nākamo darbu darīt, gribu vēl nākamo darbu darīt. Un šāda iniciatīva, šāds projekts noteikti dod, daudz prieka bērniem un arī, godīgi sakot, man izbraukt kaut kur pie dabas un šādi pagatavot. Pats galvenais, ko es arī uzsveru, arī ar saviem bērniem, aicinot viņus virtuvē kaut ko darīt, lai dara to visu ar prieku. Ja apnī griezt burkāns, lai aiziet izskrien, atgriežās atpakaļ un turpina tālāk gatavot, jo ēst gatavošanai jāsagādā prieks, un ja sagādā prieku, tad jau pēc tam arī tas gala rezultāts, kur te daudz teica, ka zivju zupa negaršo, es varu sadarēt, tā kā viņi ir paši taisījuši, viņi ļoti labprāt viņu arī apēdīs. Un visa pasākuma laikā bērnu prieks bija acīm redzams, un paši viņi atzina, ka šādās aktivitātēs labprāt piedalītos vēl. Šādi pasākumi ir ļoti forši pasākumi. Es neesmu šitādos pasākumos bijusi un esmu sapratusi, ka tas ir ļoti forši. Mēs gribētu uzzināt vēl kaut ko par laukiem. Vēl vairāk par laukiem. Kā dzīvo cilvēks laukos? Kā jums varbūt šķiet, kā ir dzīvot laukos pašām? Dzīvot laukos ir forši. Turklāt jauniešiem būs iespēja pieteikties arī turpmākajām projekta tikšanās reizēm citos Alūksnes novada pagastos, kā Ilzenē, Malienā un citviet, kur viņi varēs iepazīt dažādas saimniecības kā piena un gaļas lopkopjus, zemeņu un dārziņu audzētājs, kā arī biškopjus. Projekts būs līdz augustam. Katru mēnesi būs viena darbnīca. Pirmā ir aprīlī un tā
katru mēnesi viena. Droši ir aicināti visi jaunieši, var teikt, bērni no 10 gadu vecuma līdz 25 gadu vecumam. Projektu Garšas pietura laukos īsteno sadarbībā ar Alūksnes lauku partnerību un Alūksnes bērnu un jauniešu centru. To atbalsta Zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests. Savukārt līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Savienība.